reiz tālā zemes nostūrī, aiz 7 Madonas pakalniem un ledāja izgraustajām stepēm bija vieta, kuru daudzi nezināja, bet vietējajiem iedzīvotājiem tā bija ļoti dārga. Šo vietu sauca Lubāna. Augstajās ziemas dienās un garajos tumšajos vakaros mazās pilsētiņas iedzīvotāji bija ļoti noraizējušies par savu veselības stāvokli un nesaprata, ko lai ar to ziemu iesāk. Iedzīvotāji kopsapulcē problēmu pieteicās atrisināt cilvēka labākais draugs suns Funs, kurš skrien tik ātri kā vējš. Otrais aktīvists bija Pūķītis kā Rūķītis, mūžīgi dzīvespriecīgs un ar savu redzējumu no cita skatu punkta. Kā trešais pieteicās cilvēks no kosmosa, kurš mēdz būt ātrāks pat par Sun Fun. Un pēdējais, ceturtais aktīvists, visur sen jau izbrāķētais cirkus klauns, kurš atgriezies Lubānā sagaidīt savas vecumdienas. Tā nu četrotnes sanāca kopā un sāka lemt, ko darīt ar šo sasāpējušo situāciju. Suns Funs ierosināja, ka vajadzētu uzorganizēt vietējiem iedzīvotājiem kaut ko līdzīgu ziemas olimpiādei. Viņš esot redzējis olimpiādi zilajā kastē, kad saimnieks augstajā ziemas vakarā viņu ielaidis apsildīties. Tomēr šim ierosinājumam nepiekrita dzīves pieredzējušais klauns, jo pašvaldībai tādu līdzekļu nekad nebūšot. Cilvēks no kosmosa arī atteicās, jo viņam pašreiz vēl tādu spēju nesot, lai kaut ko tādu noorganizētu. Tad ar savu priekšlikumu nāca Pūķītis Rūķītis, kurš lidinoties riņķī bija redzējis, kā citur pasaulē notiek tās lietas, un piedāvāja visiem noorganizēt pasaules sniega dienu Lubānā. Visi tam piekrita un sāka lēnām un pamatīgi būvēt sporta bāzi, klapēt bortus, veidot trases, paralēli domājot, ar ko tad piesaistīt vietējos iedzīvotājus. Suns Funs un kosmiskais mīlēja slidot uz ātrumu. Kosmiskajam reizēm pat padevās piruetes no daislidošanas, kas reizēm viņu iegāza ātrslidošanā, protams. Pūķītim Rūķītim arī patika ļoti slidot un ik pa laikam kādu iepikot, jo viņš vēl nebija iemācījies špļaut uguni. Savukārt klauns jutās ļoti apmierināts uz savām jaunajām slēpēm, tikai viņam, kā arī dažiem lubāniešiem, neviens nebija iemācījis, ko ar tām īsti darīt, bet kad slēpēm viņš pievienoja tādu rīku, kas šauj, tas pat palika pavisam nopietni. Vietējie viņu sāka atkal cildināt un cienīt. Protams, jo viņiem bija ļoti bailes un viņi bija nobijušies. Suns Funs atminējās, ka redzējis televīzijā ierīci, kas šļūts pa remi ar milzīgu ātrumu un ir paredzēta tieši 4 braucējiem. Kāpēc gan neizmēģināt, iesaucās klauns un mudīgi ielēca kastes priekšgalā, lai pārējie stumj.
Klāt pie tā visa vēl varētu pievienot spēli ar nūju un ripu, ieteicās kosmiskais. Urā! Iesaucās ekstrēmais klauns, ieņemot vietu vārtos. Tā nu programmiņa pasākumam tapa laba. Lai top arī Lubānā pasaules sniega diena, iesaucās Pūķēns, un visi pilsētiņā sāka baudīt ziemu ar sārtiem vaigiem. Aplaudējam paši sev, ka esam ieradušies, sniega diena var sākties. Wow! Visiem veiksmīgus startus! Sākam silīties sacensībām! Wow!